Man tāds piedāvājums ir. Es tā šodien vairāk cilvēks no malas klausos, kaut gan man ir interesi veidot šo programmu. Pirmām kārtām tāpēc, ka šī reģionālā politika tomēr ir atšķirīga katram reģionam, un tas jau ir pierādījies. Otrām kārtām arī tas, ka tie cilvēki, kas ir sapulcējušies vairāk vai mazāk no dažādām sfērām un priecē, ka ir interesi veidot kopēju programmu, ja? Bet man tāds ieteikums arī mēs vairāk vai mazāk to reķīti raujam katrs uz savu pusi. Viens runā par uzņēmēju darbību, es vairāk varētu runāt par sociālo sfēru, kāds par izglītību. Bet vai nebūtu, lietderīgi diskusijas veidot arī pilsētās, pieaicinot dažādu nozaru pārstāvus, arī pašvaldību vadītājus, arī uzņēmējus, arī sabiedrisko sektoru, arī nevalstisko sektoru, ja? Jo katrs nākošais cilvēks ienes savas domas. Un šīs domas, protams, ir diskutējamas un ir vajadzīgs ielikt programmā vai mainīt vai nemainīt. Es neesmu iepazinusies ar programmu, ja šobrīd es noteikti to izdarīšu tuvākajā laikā, bet vairāk tā ir tāda diskusija. Es gribu arī blakus esošos aicināt pēc iespējas vairāk iesaistīt cilvēku šajā programmā. Tas jau būs tas gala rezultāts, ar kuru mēs iesim, Saeimā, ministru kabinetā vai kaut kur citur un citīsim ar kolakiem un teiksim, jo svarīgākais jau ir dabūt naudu. Un tikai nauda ražos gan pievienotās vērtības, gan arī pārējos cilvēku resursus. Tas tās... Es papildinātu, ka nauda, bet varbūt arī procesā ir kaut kāds tās idejas. Proti, priekšsēdus virknes lielās uzstādījums, struktūra fondu finansējums, Eiropas Savienības fondu finansējums. Bet es gribētu, lai tas nav. Šajā materiālā ievadā būtu vai divi teikumi. Latgales plānošanas reģionam ir administrācija, tad to pamatu, ja? Nevis mums ir vispār labi. Bet kurš būs tās galvenais, tas pamatas koordinators? Un kādas mēs gribētu redzēt funkcijas plānošanas reģionā? Un tad mēs jau savu, mums ir plānošanas dokumenti nacionālajā līmenī ļoti labi. Kāpēc mēs bērnamies vai negribam, vai mums Nē, stāsts jau ir tikai vienīgi par to ieviešanu, jo mēs varam saštīt, ko gribam. Nē, tieši tā. Ja mēs nevaram to novadīt līdz, Jā, bet mums ir jāpasaka arī šeit, kurš tad būs tas ieviesējs. Nevis vienkārši plānošanas reģions, kas ir teritorija administratīva, ja? Es ieteiktu no savas, ja? Ka mēs kaut kur to tomēr pasakām. Noformulējam, ka mēs paši zinām, kas ir tas. Tas stāsts par to, ka teiksim, par tiem atbildīgiem un par tām programmām tēlā iespējas. Nē, tas ir tālāk. Es domāju, ka tas būtu ļoti labi, ja? Un ja mēs šo stāstu varētu sākumā uzrakstīt, un ja mēs šo stāstu, mans piedāvājums, teiksim, būtu tāds, ka mēs rakstam plānošanas reģionu, un mēs tā rakstam, ka mums, teiksim, šī saruna procesā, mēs arī tos 12 koordinātājus, vai 10 cik mēs varam nosaukt. Mēs par pagājušu runājam vairāk, jo, protams, pašlaik tā ieviešana sarat, kas ir apritīgi, tas būs. Man jau atkāpjoties laikā iepriekš teikt, nav nebūs īsti vai tas, ko piedēja runātāji teica, taču es gribētu izstāstīt vidu, ko valda viens mūsu uzņēmējs, kurš sarunā teica tā, protams, it kā no pirmajā atsmirklī liekas, ka, ja viņš ir vienīgais uzņēmums, tad ir baigi pēni, tāds liels, jo darba spēka izmaksas ir zemākas, un it kā viņš iegūst uz tā, kad mazākas darba spēka izmaksas. Ja? Bet, kad paskatās dziļāk un konkrēti analizē to situāciju kopumā, tad uzņēmums tomēr daudz vairāk iegūst, kad ir daudz līdzīgas nozares un uzņēmumu, jo veidojas servisa centri, veidojas citas apkalpojošās nozares, kas ļauj samazināt šīs netiešās izmaksas, kas veidojas uzņēmumu. Un tas ir vienkārši kā piemērs, ka uzņēmēji, kuri, kā man liekas, mēs domājam, ja katrs valda deķis savu pusi un domā tikai par sevi, tad viņi tomēr spēj daudz plašāk domāt, nekā mums šķiet, ja tas ir viens. Un otrs, es arī gribētu to, ka arī mēs ļoti gribētu ieteikt, lai mēs, protams, Reizekne, protams, Daugavpils, ja, bet domāt plašāk un izmantot tiešām to, kas katrai vietai, vai pašai Kārsavai, nezinu kā, ir tas īpašais vai tas potenciāls, jo tajā, kā tas uzņēmējs teica, tā lieka konkurence, ja mēs mēģināsim pārlunāt, mums tā mēs rīkavīgi vairāk iztērēsim enerģijas un līdzekļu nekā uz visu kopējo. Un tāpēc es domāju, es tā pašām ieteikums visiem domāt, kā mums izmantot to, kas mums jau katram ir. Un es skatos, ka plānu attīstīt citā pilsētā, to, kas ir citā pilsētā,
jau ir, to varētu no jauna veikot plānot, varbūt varētu attīstīt. Varbūt varētu attīstīt, protams. Tāpēc, to vajadzētu visu tā. Man arī gribētu teikt, ziniet, tas stāsts par policentrisku attīstību un pilsētas sadarbību rodās, ka ir kaut kāda kopīga darbība. Ja kopīga darbības nav, kaut kāda kopīga tā saistība. Nav tikai atsevišķas karaļu valstis, kur viena ir tāda, otra ir tāda. Tad mēs varam noteikt tās savas lomas. Vienā lomā, saistīt, vadoši, vienā lomā viņš ir tikai papildus, viņš piedalās. Tad viņš tāpat kā ir dažādos projektos. Ir galvenie, tās kompetences kaut kādas varam izkot. Ja? Bet es liekas, ir tāds līdzīgiem. Ieviešana pirms tam programmām, bet man liekas, ka nevajadzētu tikai būt norādēt par reģionu administrāciju un saistībā tieši ar ieviešanu būtībā pateikt arī otru būtisku lietu, ka tīs horizontālā, jeb tā sadarbība, ieviešanas iedokļa, kad ir konsultatīva padoma, kas varētu strādāt pastāvīgi, tie cilvēki, kas ir atbildīgi programmām plus. Bet tas ir, man liekas, jāieliek iekšā. Jo man jau liekas, ka tā galvenā lieta ir nevis kaut ko nosaukt papīrā, bet saprast, ka ir kaut kāda jēga kaut ko darīt, saprot, pašiem, sapriešiem nāk kopā, čukoties jaunas domas, idejas, un atrast to spēku vienkārši vajadzību. Ja? Jo šķirums, ka mēs papīrus pacietīs visu. Ja? Bet tiešām, tas mūsu mērķi un darīt, tāds, tagad, izdomājam, un varbūt, ka visā šajā procesā, mums katrai no programmām vajag izdomāt tūlīt darāmās lietas, jo tas, par ko mēs runājam, mums vajag veiksmes stāsts uzreiz. Ko rādīt, šī stratēģija, ko tā atšķirība ir kāda, mēs tikai runājam, tad ieteiksim tāds, ko mēs esam izdarījuši. Šāds un tāds, parādīt to, ka ir kapacitāte, ir idejas un kad var finansēt. Tad tikai tā jau to naudu arī piesaist, no ārpuses vai kur citur. Ja? Un patiesībā, mēs kādreiz definējam, ka Latgalē ir vajadzīgs move your asses sajūti. Pakustiem dibēm, kaut kā, tā aktivitāte, ne tikai Latgalē. Stāsts jau ir par katru konkrētu cilvēku. Vai viņš, redz tur tanī programmā to savu sādaļu, kur viņš interesi, kur viņš konkrēti ir gatavs iet, nevis tā, ka es piedalos un pienesiet man tur uz sirds paklāmas. Cīnīties par ilgs. Protams. Bet man ļoti patīk, ka tas vietājums, kas teica Līvām iepriekšējā tikšanās reizē, kur mēs teicu, ka ir šie interesanti, apakšā tie cilvēki, kas veido šo koordinējošo struktūru un kas karši nosaka, kurš ir tas atbildīgais, bet visi kopā. Visi kopā. Jā. Un vienkārši nosaukt, izējot no tā, kas tajās programmās ir tie, tie iesaistīgā pārādu, kas varētu veidot to koordinējošo. Bet nenovilkt robežu, bet tur nevar tiek saistīt kāds cits. Protams. Tik tehniski, pēc būtības svarīgi, man liekas, ka darbības programmām varētu būt katrai no tām ir tie programmas darbības principi, kas nozīmē šīs sadarbības lietas, atbildību sadarbības, nenozīmē, un kas ir baigi interesanti atšķirīgi, jāsaprāt, mums tās programmas varbūt atšķirīgas, viņas būs atšķirīgas pēc apjoma, viņas ir atšķirīgas pēc tās struktūras dalībnieku skaita, ja? Kas nozīmē, ka mums nav tikai vienais grāmas, pienākoties tā, varbūt šādi, bet kas pēc galvenais neizstājoties, tā uzņēmēm domāt par to